Kārtīgam saimniekam katru gadu nākas cīnīties ar 3 veidu stihijām. Pirmā, zaļā stihija mums, protams, sagādā prieku, taču ir brīži, kad vajag to savaldīt. Un tad lieti nodara IQ Eduards piedāvātā tehnika. Nemaz nepamanat, kā laiks paiet, un IQ Eduards pulkstenis sit nākamo darba stundu. Klāt rudens un arī nākamā stihija – kritušās lapas. Un šajā laikā Aldis Limanskis aicina uz kārtīgu tehnikas izrādi, lai jūs varētu izvēlēties savu varoni. Daba mūs reizēm lutina, bet reizēm arī nepiedod mūsu kļūdas, kuru katru brīdī mūs var pārsteigt bargākā no stihijām – sniegs. Tādēļ jābūt gatavam, un arī šo cīņu jūs noteikti uzvarēsiet cīnoties plecu pie pleca ar IQ Eduards tehniku. Pats galvenais produkts mums ir Somu mini traktors Avants. Ļoti daudzfunkcionāla, universāla mašīna. Avants māk izdarīt ļoti daudz ko, ļoti noderīgs saimniecībā. Tagad jau pierādījies, kad vērtīgs arī pilsētu komunālajā saimniecībā, pilsētu apsaimniekošanas darbos, parkos, celtniecībā. Avants pats mums piedāvā 120 dažādus darbarīkus. Plus, mēs godīgi sakot varam aiziet pār pat 200 dažādiem darbarīkiem, kas visi montējās priekšā uz frontālā iekrāvē. Visi Avanti ir aprīkoti ar saucamo hidrošrūteņu multisakabi. Kā nu bija tajā vecā filmā Ļohkim Dvižēņiem Ruki, jeb ar praktiski vienu rokas kustību jūs pārvienojat arī visas, cik nu kurā gadījumā ir 2, 3, 4 hidrošļūtenes. Tehnika apgūta ir ļoti vienkārši, 2 pedāļi un stūri. Galvenais laicīgi pedāļus atlaist, ja? Nevis spiest virsū, jo tad var iznākt, kad... var iznākt. Ļoti vienkārši, ļoti ērts un arī šī te rīku nomaiņa. Ja es kādreiz teicu, ka meitenēm varbūt ir grūtāk šīs te hidrošļūtenes, tos ātros savienojumus pārmaukt, tad šobrīd tā vairs pilnīgi nav problēma pateicoties šai te multisakabei. Jebkurš klients mums ir interesants uz ilgtermiņa sadarbību. Ja? Tad pārdodot Avantu, mums ļoti patīk šos te Avantus pašiem arī apkalpot, pēc tam apgādāt, veikt viņiem servisu. Tad pirmkārt mēs zinām, kas notiek ar šo traktorīti, jo, godīgi sakot, mēs to savu tehniku paši arī mīlam. Mēs saviem klientiem daļu no darba rīkiem, kas jums nav vajadzīgi kā klientiem ikdienā, piedāvājam arī nomāt. Vajag jums izrakt tranšeju, lūdzu, atbrauciet, paņemiet to ekskavātoriņu, uz to vienu dienu izrociet. Vajag jums žogam jaunus stabus saborēt, lūdzu, atbrauciet, paņemiet to urmašīnu ar bori, kāds nu jums vajadzīgs, saborējiet. Samaksājiet to nomas maksiņu par to vienu dienu, nevis to lielo naudu par to rīku, kurš jums būs vajadzīgs vienreiz gadā. Ja? Kā vienmēr es teicu, esam jūsu rīcībā. Atrodamies tātad stacijas iela 4 Tukums. Visvieglāk pie mums braukt ir no Apļa, braucot iekšā Tukumā, uz pilsētas centru, pārbraucot pārbrauktuvei, jau mūs redzēsiet.